Ar ko atšķirās Philips Sonicare zobu birstes? Reku mums ir, principā, sanāk šobrīd lētāk, te iekšēji divas birstes pa 85 eiro, vai rekur visdārgākā ir pa 194 eiro. Pirmā lieta, kas jāzina pa Philips Sonicare zobu birstēm, šie te cipari, tie neapzīmē viņu jaudu. Tas ir vienkārši modeļu nosaukums. Jaudu visām birstēm instrukcijās ir rakstīti pilnīgi vienāds 62,000 sariņu kustību minūtē. Vienkārši jo lielāks ir šis te cipars, jo vairāk programmas un aksesuāri būs iekļaut. Piemēram, rekur 5300, tur ir tikai viens tīrīšanas režīms un divas intensitātes. Pēc tam rekur nākamais jau 5500, tur jau ir divi tīrīšanas režīmi. Pēc tam rekur 6100, tur jau vēl nāk arī rekur lampiņa apakšā, spiediena sensors, kur mirgos, ja nepareizi tīram zobus, kā arī divu režīmu, un vēl var manuāli mainīt intensitāti. Tad pēc tam vēl lielāki cipari, tad tur jau nāk ceļojuma futlārs, kurā viņi var arī uzlādēt, un, piemēram, aplikāciju un vēl vairāk programmas. Bet, jebkura Philips Sonicare maiņas galviņa der jebkurai Philips Sonicare zobu birstei, līdz ar to, jūs varat izvēlēties to, kāda komplektācija liekas, ka jums būs vislabākā un piemērotākā, bet, lielākā daļa cilvēku izmanto to standarta tīrīšanas režīmu, to standarta jaudu, līdz ar to, vajadzētu apdomāt, vai jums tiešām vajag tās papildus režīmus, kas gan ir forši, ja ir iekļauts šis te ceļojuma futlārs, jo tie, kas pierod pie elektriskās zobu birstes, jūs viņu ņemsiet līdzi pilnīgi visur, kaut vai uz vienu dienu kaut kur būs jāizbrauc.